Līdz ar siltajiem saules stariem dārzkopības kooperatīvā Ezītes Olainas novadā sākusies rosība. Misas upē ledus ir izgājis un varētu teikt, ka šogad plūdi ir gājuši secen, tomēr gluži bez gumijas zābakiem neiztikt. Vietējie stāsta, ka tā šeit esot gandrīz katru gadu, bet salīdzinot ar pagājušo pavasari, tāds sniegs vien esot. Ну, в общем-то, да. Ну, в этом году побольше. Šogad bija vairāk sniega kā citus gadus. Nevar teikt, ka katru gadu tā ir, bet ūdens mums stāv. Mums ir ļoti zems. Ūdens iziet virspusē, kad zeme ir atkususi pavisam, ūdens aiziet. А потом, как оттаивает, она уходит. Pirmajās īsti pavasarīgajās dienās uz Ezītes steidz nevien tie, kam šeit ir kāds zemes gabaliņš, bet arī tie, kuri atceras par pagājušā gada plūdiem. Šoreiz gan viņš sagaida vilšanās. Lai gan ūdens līmenis upē ir cēlies, pārkāpt dambi tas negrasās. Pagājušajā gadā bija sākās no puses, jo cilvēki ar laivām brauca iekšā. Tad mēs skatījāmies un glāba, kas glābjams no savām mājām. Šogad tikai pāris gabalos ir tā. Tad jūs tas interesēja, ka turisma objekts pavasarī? Nē, mēs vienkārši dzirdējām, ka šogad akali esot, un tad skatījāmies, ka dažām mājām ir tā pavairāk un dažām ne. Neraugoties uz peļķiem, vīri steidz apdarīt pirmos pavasara darbus. Sēšana un stādīšana gan varēšot sākties tikai mēneša beigās, jo gluži tāpat kā daudz viet Latvijā, notekgrāvi arī šeit ir pilni ar ūdeni un drazām. Kā situāciju mainīt, tikšot spriests kooperatīvas sapulcē jau šomēnes.